Čau! Šodien, kā jūs redzat pēc nosaukuma, tad šodien mēs runāsim par Inglot kosmētiku. Daudzi no jums jau ir zināms un daudz man ir sastapuši Inglot veikalā Rīga Plaza. Jā, tieši tur jau 3 gadus strādāju un darbojos ar kosmētiku. Starp citu, es esmu secinājusi to, ka es ļoti maz īstenībā runāju un rādu un stāstu par Inglot kosmētiku, jo es ikdienā visu laiku esmu tur, veikalā, redzu visus jaunumus un piedāvāju cilvēkiem un stāstu par to cilvēkiem, un man tas pilnīgi izkrīt no apziņas, ka es blogā īstenībā ļoti maz un rādu un stāstu, kaut gan patiesībā es visu laiku strādāju ar Inglot kosmētiku. Un es esmu ļoti priecīga, ka es tur strādāju. Inglot kosmētika man patīk jau ļoti daudzus gadus, vēl pirms viņa bija Latvijā, es jau biju kaimiņu zemēs iegādājusies savus pirmos produktus. Un nenožēloju ne mirkli, ka tas tā bija noticis, un vēl joprojām nenožēloju ne mirkli, ka es darbojos Inglot kosmētikas veikalā. Un attiecīgi šodien es grimu veidoju acis izmantojot Inglot atsvēnes, izmantoju Inglot HD lip tint lūplaku, izmantoju Duraline, kas ir patentēts produkts, kas ir tikai Inglotam. Man ir nogājis nost uzrakstīņš kaut kā. Un kas tad ir Duraline? Duraline ir multifunkcionāls produkts, viņš ir patentēts produkts. Un kā viņu var izmantot? Viņu var izmantot pirmkārt, kur var redzēt, jaukt kopā ar pigmentiem un vilkt liner līnijas. Viņu var pilināt klāt visiem gēlveida produktiem, bet jums nevis ir jāsajauc tā jāiejauc, bet jāļauj viņam pašam iesūkties iekšā produktā. Var izmantot kā acu ēnu bāzi, var izmantot pilināt klāt skropstatušām, lai nedaudz tā kā atjaunotu to bāzi, bet tas nenozīmē, ka jūs varēsiet mūžīgi pilināt iekšā un atjaunot savu skropstušu. Nē, kādu brītiņu viņš var palīdzēt, tas produkts, bet neuzilgstoši. Jūs varat pilināt klāt tonāliem kremam, lai pašķidrinātu šo tekstūriņu, un tāpatās arī tonālais krems turēsies vēl burvīgāk. Noteikti var arī izmantot kā bāzi uz lūpām un klāt pāri, piemēram, pigmentus un veidot paši savu lūpu krāsu, ko ar unikālo. Un es šķiet varbūt kaut ko esmu piemirsus, bet noteikti ir vēl kāds veids, kā Duraline var izmantot. Tā kā šāda maza pudelīte ļoti daudz kam dara. Nav tā, ka tikai sajaukt pigmentus, lai iegūtu krēmveidā tekstūru. Viens no maniem mīļākajiem body ķermeņa pigmentiem ir 71. numuriņš. Atkal hameleons, es ar saviem hameleoniem. Ļoti smalkas tekstūras, ļoti viegls. Var izmantot vienkārši kā ēnu, var likt pa virsā kā citām ēnām, var likt uz zīmolīšu virsū, var jaukt ar Duraline kopā. Kārtējo reizi kaut kas vienkārši superīgs. Viņu man ļoti patīk. Un uz lūpām man ir šodien Inglot HD lip tints numur 26. Šis ir mans otrais tonis. Pašu pirmo es iegādājos numur 19 violeto. Kā man ļoti patīk šī krāsa. Es gan viņu nenēsāju katru dienu, ikdienā, jo tomēr tā ir specifiska krāsa. Prasa arī attiecīgu grimu, attiecīgu apģērbu. Gluži nav tā, ka katru dienu var tikai drasēt apkārt ar šādu. Bet viņas arī var kopā likt un, piemēram, likt kontūru šādu, vidiņu šādu, tā kā var veidot arī kaut ko interesantu. Vēl ko es esmu nesen ielikusi savā koferītī ir YSM tonālie krēmi. Šie ir paši populārākie Inglot tonālie krēmi mums veikalā. Pirmkārt, viņi vairāk būs it kā taukainai ādai, bet viņi ļoti labi arī uzvedās uz citu ādas tipiem. Un ļoti labs rezultāts ir visas dienas garumā. Viņi ļoti labi uzvedās uz ādas. Var ļoti plānā kārtiņā uzklāt, var arī ļoti biezi un uztaisīt tādu perfektu pamatu, kas der gan bildēm, gan līgamam var izmantot, gan ikdienā arī, kam ir problemātiskāka āda, viņi arī ļoti labi izlīdzinās. Piemēram, man ir savs āda, es viņus nevaru lietot nedēļu no vietas katru dienu, jo tomēr viņi pavelk nedaudz ārā to mitrumiņu no ādas, un tad var parādīties kaut kādi sausie pleķīši. Bet strādāšanai ar klientiem, priekš vakara grimiem, priekš pasākumiem, fantastika. Ļoti fantastiski tonālie krēmi, un par
burvīgu cenu. Viņi maksā ļoti simboliski priekš tonālā krēma. Šādas kvalitātes tas ir šķiet, ka man liekas, ka pa brīvu atdod. Un tad es izmantoju šodien arī Inglot atšķēnas. Tās ir manas paletītes, ko es esmu salikuši. Šī ir vairāk ar brūnajiem tonīšiem. Un šī ir ar tādiem rozīgiem, violetīgiem. Ir vēl viena, kur ir košās krāsa, bet to es šodien neizmantoju. Tā ir Inglot burvība, ka var kombinēt un likt kopā, kādas vien toņus gribam, kādi mums patīk. Inglotam ir matētas, ir satīna un ir matētas ar spīdumiem ēnas. Tā kā, protams, atkal kvalitāte par cenu ir fantastiska. Un tiešām super. Es esmu sajūsmā un es strādāju ikdienā ar Inglot kosmētiku gan darbā, gan ārpus darba, ar klientiem, uz pasākumiem, uz fotosesijām, uz filmēšanām. Un šie produkti, cenas, kvalitātes sastāvziņā ir lieliski. Līdz ar ko, protams, ir citi zīmoli, ir cita cenu kategorija. Katrs izvēlās savu. Vēl ko es vēlējos piebilst par šīm te lūpu lakām ir tas, man ir tendencija sevišķi ziemā uz ļoti sausām lūpām. Tā kā lūpu lakas ir uz eļas bāzes, viņas nesavelk lūpas, nesausina, viņas nevar just uz lūpām, viņas smaidot nav tā, ka saplaisā, viņas ir ļoti elastīgas, bet noturība arī ir fantastiska, var paēst, padzerties. Ko līdz jūs, protams, sāksiet ēst ļoti kaut ko eļļainu, un tā viņi sāks arī nākt daudz intensīvāk nost, bet noturība ir lieliski, tiešām lieliski, ļoti tieši patīk tas, cik viņas patīkami jūtās uz lūpām, pat uz sausām lūpām. Uz koptām lūpām ļoti daudz produkti gan klājās lieliski, gan turās lieliski, bet šis produkts tieši uz sausām lūpām ir vispatīkamākais. Un no klientiem arī dzirdams ir tikai un vienīgi super labas atsauksmes pār tieši HD lip tint lūpu produktiem. Tā kā, jā, par Inglotu runājot, man somā vēl ir gan konsīleri, gan izgaismotāji, gan bronzeri, gan fiksators, gan ko tikai lūpu krāsas un zīmuļi un uzacu gēls un ļoti daudz un dažādi Inglot produkti ir manā somā, ar kuriem es strādāju, kur ir lieliski. Un pigmenti, ak jā, pareizi, man ir ļoti daudz Inglot pigmentu, kurus arī var izmantot kā birstošā veidā, tā jaukt kopā ar šo te duralēnu un iegūt krēmveida tekstūru, veidot liner līnijas. Tā kā viennozīmīgi Inglot ir ļoti super profesionāla kosmētika ar toņiem, kas nav pārlieku crazy daisy, bet būs izcili ikdienas lietošanai, ikvienai sievietei, ikvienai vecumā, jebkurš pratīs ar viņiem rīkoties mājas apstākļos. Meitenes veikalos palīdz piemeklēt produktus, palīdz pastāst, kā, kur klāt un kāpēc. Tā kā jāsaka, ka cenu un produktu kvalitātes attiecība ir vienkārši lieliska. Un, ja jūs vēl neesat neko no Inglot mēģinājuši, jums noteikti tas ir jāizdara kaut vai kāds nieciņš, un jūs redzēsiet, kā jums iepatiksies un cik forši aizies šī kosmētika. Tā kā varbūt uz tikšanos jau drīzumā veikalā.
te jau šoreiz jūs uzzinājāt arī nedaudz vairāk par to, kur es strādāju, ar ko es nodarbojos, un vairāk arī par Inglotu kosmētiku, par maniem nesenajiem ieguvumiem un salīdzinoši arī mīļākajiem produktiem. Tā kā noteikti gaidīšu jūs ciemos, veikalā. Mums veikali ir 2, Rīga Plaza un Dominā. Tā kā, starp citu, mums taču ir internetu veikals arī tagad, kas atvieglo starp citu visiem iespēju iegādāties sev jau iepriekš iemīļotus produktus. Tā kā Inglota mājaslapā visi produkti, cenas, viss liekam grozā un sūtam tik augšā. Tā kā pat vistālākajos Latvijas nostūros ir iespējams iegādāties Inglotu kosmētiku, pat neaizējot uz veikalu. Tā kā, manuprāt, tas jau arī ir pavisam burvīgi. Nu ko, paldies jums par skatīšanos un tajos tikšanos nākamreiz. Čau! Ārā spīd saulītē un ir ļoti foršs laiks. Skatieties. Tāds man te ir skats pa logu. Te ir, kur mani produkti, kurus mēs tikko, kāds man ir fantastisks uzstādījums. Ziedi no manas dzimšanas dienas, un tur es krāsojos pirms brīža.